Šodien vēlos parunāt par produktu kā H-500. Tas ir produkts, kas ir manā arsenālā katru dienu. Es lietoju to katru dienu un iesaku arī tev. Kāpēc tas ir tik īpašs? Jo tas ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas palīdz izvadīt brīvos radikāļus. Un kas tad ir brīvie radikāļi? Tad, kad mums ir izteikts stress, vai tad, kad mēs ēdam neveselīgu pārtiku, vai arī tad, kad mēs atrodamies, piemēram, saulītē, rodas brīvie radikāļi. Pastāstīšu. Tātad šīs ir veselas šūnas. Tad, kad šūna tiek bojāta, to sauc par brīvo radikāli. Un ko dara brīvais radikālis? Brīvais radikālis iet un bojā citas šūnas. Tātad meklē sev šo te pārīti un iet un meklē šīs te šūnas, kur tad dabūt šo pārīti. Tad, kad mēs lietojam antioksidantus, tad šim te brīvajam radikālim tiek iedots mākslīgs pārītis. Tātad šī šūna, šis brīvais radikālis vairs nespēja bojāt veselās šūnas un izvada šo te brīvo radikāli no organisma. Tas nozīmē to, ka ir daudz ātrāka organisma atjaunošanās, palēninās novecošanās, un tas arī ir ļoti būtiski. Ja mēs vēlamies saglabāt savu jaunību, tad ir jāatbrīvojas no šiem te brīviem radikāļiem. Un vēl man ļoti patīk tas, ka šis produkts tiešām dod enerģiju, un tas sastur elektronus. Tas, ko tautā sauc par dzīvu ūdeni, tas vienkārši nozīmē to, ka viņam ir šie te elektroni, kas dod mums enerģiju, palīdz atjaunoties, arī izvadīt no organisma pienskābi, un šādā veidā mēs ātrāk atjaunojamies. Protams, arī ar šo mēs varam regulēt pH līmeni organismā, tādēļ ļoti efektīvi lietot arī pie saslimšanām. Ja, kad mums ir kāds vīrusiņš noķerts, tad mēs aktīvāk padzeram antioksidantus, šo te H-500, un mēs ātrāk atvesļojamies. Un bērniem, piemēram, kam ir temperatūra sāk samazināties, viņa nav vairs tik ļoti paaugstināta, bet, protams, netiek arī nosista pavisam, kā to, piemēram, darītu nurofens, piemēram, ja. Bet šis tātad palīdz organismam, imunšūnām darboties brīvāk, pienes skābekli šūnām un uzlabo mūsu pašsajūtu. Jā, ko es vēl nepateicu, pātrina atkopšanos pēc smagas, fiziskas un garīgas slodzes. Tas arī, protams, tātad organisms, vienvārds sakot, atjaunojās daudz ātrāk un ievērojamāk nekā tas būtu bez šī H-500.